tāds, lūk, ir izvērties šodien pasākums pagaidām pie prezidenta pils. Kā jūs redzat, nekādu briesmoņu un tam līdzīgi šeit nav, cilvēki ar ģimenēm. Pasākums ir pieteikts LPV, protams, kā jūs redzat, arī daudz karogu un tam līdzīgi, bet šeit mēs esam arī jaunatvieši, kā atsevišķa organizācija, izsakam protesti, piedalāmies, aiziesim paskatīties mūsējos tagad. Es tev arī meklēt. Čau. Eku, no. Jā. Čau. Kāpēc mēs atnācām uz šeit? Mēs atnācām parādīt to, ka pasākumos vajag piedalīties jebkādos. Pat ir pieteikusi cita partija, tāpat ir jānāk, jātrenējās, jādalās, jāfilmē, pa televizoru šo neparādīs, tur citu padalīties tagad, jo savādāk šī informācija neizplatās. Un trenējamies, mācāmies, katrs var izteikt savu. Šeit starp citus pafilmēja plakātus, jau var redzēt. Un tur cilvēki ne tikai atlaist Saeimu, tur ir pat arī skaties. Jā, mēs, piemēram, esam par šo. Tas ir viens no mūsu lietām, par ko mēs esam absolūti stingri. Kāpēc mēs arī šeit esam? Un cilvēki daudz izsaka dažādas savas sāpes. Arī par elektrības milzīgiem rēķiniem var uzrakstīt plakātiņu un atnākt noprotestēt. Tā ir iespēja atnākt šeit visiem sapulcēties. Tas nekas, ka Rosvikovs tagad runā. Mēs savā starpā šeit arī komunicējam, redz, cik daudz mēs esam. Visi sarkani. Grib pievienoties jaunatviešiem. Viena no vērtībām, par ko mēs šodien atnācām, pastāvēt, ir tradicionāla ģimene. Es uzskatu, ka tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt mūsu tautu, saglabāt nākotni, vispār saglabāt Latviju. Jo valsts bez iedzīvotāja, tas tā par valsts. Obligāti, tas ir numur viens. Bez tā patiesībā nekam citam vispār nav jēgas protestēt, ja mēs izmirstam pamazām. Ja mēs kļūstam katru gadu arvien mazāk un mazāk un mazāk, tad tas ir pāri visam šī problēma. Viss pārējais ir pēc tam. Tas ir numur viens. Demografiskais rādītājs līmenis pēdējos 30 gados, pie kā noveras politika, latvieši vienmēr ir bijuši pie varas. Un nevajag teikt, ka vainīgi Krievi. Nav. Tā nav. Paskatieties, kas ir bijis 30 gadus pie varas. Jā, es par šo tēmu statistiku meklēju, to var ļoti skaisti redzēt, ka tieši 91. gadā iedzīvotāji līkni aizgāja strauji uz leju, un rekords bija pagājušajā laikam, ka vispār bija viszemākā 100 gadu dzimstība un lielākā mirstība. Tas ir statistiski apskatāms. Daļai cilvēki, kas ir atnākuši, gribētos jautāt, kāpēc tāds balsojums vakar par poligoniem. Koalīcijai balsis pietiek, bet kāpēc vajag pieslieties koalīcijai, tas īsti skaidrs nav. No vienas puses varbūt baidījās, ka uzreiz viņi tur pa putinistu nosauks. Tāpat jau to dara, viņam tas nepamatotais zīmogs tāds ir un būs droši vien, nobalsoja par vakar, bet tāpat neviens par paldies nepateica un tur baigi neslavēja viņu. Līdz ar to tāda mēģināšana izpatikt droši vien. Es nezinu, es to nezinot reālo situāciju, man tā pirmajā brīdī liktos, bet šodien tāpēc arī tā enerģija īsti tāda nav. Tauta neseko līderiem, kurš balso vienu un nāk uz skatuves saka citu. Tauta jūt, kur ir jācīnās par tautas interesēm. Un ja Latvijā ir cilvēku grupa, kas negrib šo te poligonu, diezgan liela, un saprot, kas notiek, ka mums kas var notikt. Par tiem cilvēkiem jāiestājās. Tāpēc man liekas, ka šādi var pazaudēt to labo enerģiju. Es šeit esmu tāpēc, ka šeit ir mans pienākums šeit atrasties. Šeit pienākums ir atrasties jebkuram cilvēkam, kurš šai zemē vēlās dzīvot, kurš negrib, lai šeit būvētu ārzemju poligonus, kurš negrib, lai iznīcina Latvijas laukus, lai vērt ciet Latvijas laukus skolas, lai lauku iedzīvotājs izstūmī no savām dzimtas mājām, kur tur dzīvojuši gadsimtiem ilgi. Tādēļ ir jāiestājās par šīs Saeimas atlaišanu. Šī Saeima ir nodevusi gan tautas, gan valsts intereses. Un jebkurš šis valsts iedzīvotāji, un viņi nāk. Tagad vēl arī skolu jautājums pareizi. Jā. Tur visdažādākie iemesli ir atrasties cilvēki, kas ir
poligona jautājums, balsojuma jautājums, prezidenta jautājums, skolu jautājums. Tagad tik daudz ir iemesli, lai atnāktu. Protams. Tāpēc atnāca. Šeit ir jābūt, jo, ja mēs nepretosimies, mums šo valsti iznīcinās ļoti, ļoti ātri. To katram vajadzētu saprast, cilvēkiem vajag pamosties un redzēt. Un ne šādu Latviju vēlējās redzēt cilvēki, kas stāvēja barikādēs, kas krita par Latviju. Ne šādu Latviju, kas šobrīd ir cilvēki. Iesaku visiem nākt, sacelties. Latvietis ir latvietis un latvietim ir jāturās kopā. Un tikai kopā mums visiem ir spēks. Ja mēs nesacelsies, ja mēs stāvēsim un sēdēsim malā un tikai katrs kaut ko cepsimies savā starpā, mēs nepanāksim to, ko mums vajag. Bet mums ir jāpanāk kopība, mums ir jāceļ sava Latvija un sava nākotne. Jā, tieši tā. Un sākums ir vienkārši kaut vai atnākt. Sākums ir piedalīties, sākums būt. Es esmu pirmo reizi un es jūtos lieliski, es jūtos kolektīvā. Mums ir vēl cilvēki arī, kas atnāca pirmo reizi, satika. Un tādi, kas otro reizi atnāca, kas pirmo reizi bija pie brīvības pieminiekļa, viņiem iepatikās, jo šeit nav nekas tāds, ko mums biedē. Te nav kaut kāds mežoņu bars un tam līdzīgi. Tad cilvēki ar ģimenēm, tas ir normāli nākt, ir jānāk. Jānāk. Tā, redz, no kurienes jūs atbraucāt? No Liepājas. No Liepājas pat ir cilvēki atbraukuši. Tā, nu ko tālūk, redz, kā cilvēki ir no visām pusēm sabraukuši. Tur viss laukums pilns, tur viss zālēs pie prezidenta pils. Un vēl nāk cilvēki klāt. Daudzi, kas ir pirmo reizi, daudzi, kas ir vairāk kārt. Droši nāciet, nav būtiski, kas organizē šo pasākumu, ir jānāk. Redz, kā notiek komunikācija, šeit ir normāli cilvēki, nav nekāda mežoņa, kā te mums mēģina iestāstīt. Tie esam mēs, visi vietēji iedzīvotāji. Padalieties ar šo video obligāti, padalieties, kā jau es teicu, mūsu panorāma neparādīs, padalieties, lai cilvēki maksimāli daudz redz, kas šeit notiek. Sāk iesaistīties un gaidīt, ka viens šāds pasākums visu atrisinās, protams, ka nē. Bet mums ir jāpieradinās iesaistīties, tāds ir mērķis. Šobrīd mums, katrā gadījumā apvienībai Jaunatviešu mērķis ir iesaistīt cilvēkus arvien vairāk un vairāk vēlreiz. Arī no Liepājas es atbraucu. Jā, vēl no Liepājas cilvēki ir atbraukuši. Tāds, cik daži no Liepājas, un no visām absolūti malām ir sabraukuši cilvēki. Es domāju, ka mums ir šie te mēdī uzģenerējuši arī tādu nepareizi iespaidu par to, kas vispār protests kā tāds ir. Tāds droši vien, ka ir tāds stereotips, ka te ir kaut kāds mežoņu bars ar ķieģeļiem un tam līdzīgi. Ja, bet tā taču nav. Jūs redzat, es cenšos parādīt to, ka tā vispār nav. Tāpat bērnu ratiņi vienā malā bija daudz diezgan tā kā nāciet tā, tagad man jāpieķerās kreklu jautājumu, būs grib sarkanos kreklus cilvēki. Padalieties un www.jaunatviešu.lv nāciet pie mums kopējā komandā un darbosimies tālāk. Piesakojieties šim profilam obligāti visu informāciju par turpmākajiem protestiem, par jebkurām būtiskām aktivitātēm būs šajā profilā. Spiediet piesakoties un spiediet dalīties. Un paldies visiem, kas šobrīd skatījās. Iespējams vēlreiz pieslēgsimies šobrīd. Visiem paldies. Tā, reku cilvēks mums ir no Valkas, no visas Latvijas, kas sabraukuši. Ja? Likums atnāk, lai redz Liepāja, Valka. Visi ģeogrāfiski ir pārstāvēts. Visi Latvijas sabrauc. Ok, labi, čau. Tā.